Sveicināti! Šajā video es jums pastāstīšu, kā izveidot savu pirmo mājaslapu nelielam biznesam vai pakalpojumu sniegšanai, reklamēt šo mājaslapu internetā un gūt papildus ienākumus. Mūsdienās eksistē dažādi bezmaksas rīki, ar kuriem var radīt mājaslapu, dažādi konstruktori, bet šodien mēs parunāsim tieši par WordPress sistēmu, jeb WordPress dzinēju, jo, manuprāt, tas ir vismodernākais, jo nepietiek vienkārši radīt mājaslapu, tā ir jāvirza internetā, un WordPress šajā ziņā ir vismodernākais, jo tam ir pieejami dažādi moderni mārketinga rīki. Uzreiz gribu pateikt, ka izveidojot mājaslapu, bizness pats par sevi nesāksies. Maldīgs ir uzskats, ka publicējot mājaslapu, tik nāks nauda. Nē, priekšā ir nopietns process, lai šo mājaslapu padarītu par redzamu, un tikai tad jūs gūsiet peļņu. Publicēto mājaslapu var salīdzināt ar zvaigznāju debesīs, jeb visumā, kur jūsu zvaigznīte būs kaut kur tālu starp miljardiem citu zvaigznīšu. Tieši tā, ja pat ir ar mājaslapu, jūs to publicēsiet, bet tas vēl nenozīmē, ka cilvēki jūs atradīs, un būs vajadzīgi dažādi soļi, jeb to sauc par digitālo mārketingu, un šī ziņā WordPress platforma ir labākā, manuprāt, jo ir vismodernākie rīki pieejami, lai padarītu mājaslapu populārāku, publiskāku un varētu sasniegt savus mērķus. Kā jau minēju iepriekš, ir dažādi arī rīki internetā nosacīti bez maksas, kā Mozello, ar kuru palīdzību var radīt mājaslapu soli pa solim, bet problēma ir tāda, ka šie rīki, jeb šī Mozello sistēma ir nosacīta bez maksas. Ja jūs to gribēsiet virzīt un pielikt kaut kādas papildus funkcijas, tad jums nāksies maksāt. WordPress sistēma mājaslapas izveidē var salīdzināt ar mūsdienu viettālruni, kuram laika gaitā var pievienot dažādas aplikācijas, jeb lietotnes. Tieši tāpat arī WordPress sistēmai laika gaitā jūs varēsiet pievienot dažādas lietotnes, tos gan tur sauc par pluginiem, un, piemēram, izveidot interneta veikalu. Ievada noslēgumā gribu pateikt, ka WordPress mājaslapu sistēmai ir ļoti saprotams administrācijas panelis, tad rediģēt mājaslapu būs diezgan vienkārši un saprotami. Pirmais solis – domeins. Domeins – tā ir adrese, kuru klienti ievadīs internetā un automātiski notiks pārvirzīšana uz jūsu mājaslapu. Ja nav adreses, nav redzama mājaslapa. Tāpēc sāksim ar to, ka būs jāiegādājas domeina vārds. Domeina vārds, jeb weblapas nosaukums, jeb weblapas adrese, var raksturot jūsu uzņēmumu darbību. Ieteicams, lai tas ir diezgan īss, jo vieglāk būs cilvēkiem atcerēties un vieglāk būs ievadīt. Par domeina vārdiem ar saīsinājumu .lv Latvija atbild Matemātikas institūts, un viņu mājaslapā nik.lv jūs varat pārbaudīt, vai domeina vārds, kur jūs esat izdomājuši, vai kurš raksturo jūsu uzņēmumu, ir pieejams. Piemēram, jūs uzrakstat firmas, spiežam enter vai pārbaudīt, redzam, ka firmas LV ir aizņemts. Tad mēģinam eksperimentēt. Mana firma, es kā piemēru, un redzam, ka šeit iedegās zaļš, un mana firma.lv, šis domeina vārds ir pieejams. Tad šeit jūs varat spiest pieteikt izvēlēto un uzreiz apmaksāt. Tad par vienu gadu ar LV saīsinājumu tie ir 12 eiro, tad katru gadu nāksies maksāt par šo domeinu vārdu, bet ja ņemsiet, teiksim, uzreiz uz 5 gadiem, tad, protams, būs atlaide. Tad nik.lv atbild par Latvijas domeina vārdiem. Tad šī ir galvenā institūcija Latvijā. Punkts numur 2. Jums būs vajadzīgs hostings. Hostings ir vieta, kur glabājas mājaslapas faili uz speciāliem serveriem, noteiktās telpās ar savu mikroklimatu, un tad, lai glabātu šos failus, punkts numur 2, kā jau minēju, jums ir jāiegādājas hostings.
mājaslapu uzturēšanas tarifi ir dažādi, bet principā, ja mēs runājam par kaut kādu veikalu uzturēšanu, tad jārēķinās ar kaut kādiem 9 eiro. Pie mums hostingu var iegādāties lētāk, un arī, ja taisat mājaslapu pie mums, tad mēs hostingu arī veselu gadu varam piedāvāt bez maksas. Tas, ja jūs izdomāsiet hostēties uz mūsu servera, uz mūsu ātrā servera. Nākamā lieta ir domēna vārda savienošana ar hostingu, ar serveru, kur glabāsies faili. Piemēram, ja mēs domēnu vārdu iegādājamies iekš NIC.LV, mūsu uzdevums ir savienot NIC.LV ar ārējā IT, ar hostingu. Katram hostingam ir adrese. Tā var būt IP adrese vai kāda cita, bet tradicionāli tiek izmantot tā saucamā NS adrese, jeb NS ieraksts. Šajā te piemērā ārējā IT mēs redzam 3 adreses, kuras sākas ar NS1, NS2, NS3. Šīs adreses, hostinga adreses mums būs jānokopē un jādodas uz NIC.LV, kur sadaļā mani domēni, tad šī sadaļa atvērsies pēc pirkuma, mani domēni, jūs izvēlēsieties vajadzīgo domēnu, uzspiedīsiet rediģēt, un lūk, mēs redzam šīs 3 adreses, kuras mēs varam ievadīt. Spiežam rediģēt, ievadam NS1, tālāk NS2, NS3. Ja jūs pirksiet domēnu iekšā ārējā IT, šīs adreses tiks noformētas automātiski. Šajā attēlā jūs redzat schēmu, kā notiek mājaslapas atvēršana. Klients ievada adresi, jeb domēnu, internets pārnes sākotnēji klientu uz domēnu reģistratūru, bet domēnu reģistratūra pārvirza klientu uz hostingu. Vēl mazliet par hostingu. Izvēloties hostingu, manuprāt, vislabākais ir, ja iekš hostinga ir tā saucamais C-panelis. C-panelis tā ir administrācijas sadaļa, un, manuprāt, C-panelis ir visvienkāršākais un intuitīvi saprotamākais. Šeit jūs varēsiet veikt dažādas funkcijas, piemēram, pievienot e-pastu, biznesa e-pastu, varēs veikt arī dažādas rezerves kopijas, atgriezt, piemēram, kaut kas nogāja greizi vai netīšām sabojāja mājaslapu, un tad var veikt vakardienas kopijas, mājaslapas kopijas atgriešanu. Ir datubāze, kas arī ir ļoti svarīgi mājaslapai, bet skrulējot uz leju, šeit jūs redzēsiet rīku, ar kuru tad var uzstādīt mājaslapu WordPress. Pirms to izdarīt, šeit iekš paneļa jums ir jāpiereģistrē arī domēns. Tad jūs domēnu nopirkāt, jūs domēnu savienojāt ar hostingu, un vēl viena lieta, kas ir jāizdara, domēns ir jāreģistrē iekš C paneļa, un tie domēni var būt jums vairāki, tad šeit iekš C paneļa jūs tā kā ierakstīsiet vairākus domēnus. Spiežam uz sadaļu domēni, un tad šeit pievienot jaunu zilā poga, spiežam pievienot jaunu, un rakstam to domēnu, ko esam nopirkuši. Mans domēns .lv, tas piemēram, un te es noņēmu ķeksīti, kas nozīmē izveidot atsevišķu mapīti, kur tā arī sauksies mans domēns, un spiežam saglabāt. Ko? Nākamais solis ir pašas mājaslapas uzstādīšana. Kā jau minēju, skrūlējam uz leju un spiežam šeit izveidot WordPress mājaslapas sadaļā instalēt. Šeit mazliet zemāk jums ir jāizvēlas domēnu vārds, uz kura tad jūs instalēsiet šo te mājaslapu. Ja jums ir vairāki domēnu vārdi, izvēlieties atbilstošu. Tad šo te pārliecinieties, ka jaunais domēnu vārds šeit ir ierakstīts. Drusku zemāk skrūlējam, šeit jums ir jāieraksta lietotāja vārds un paroli. Paroli parasti tiek uzģenerēta automātiski. Skrūlējam mazliet zemāk un spiežam zilo pogu instalēt WordPress un notiek instalēšana. Lūk, tik vienkārši. Pagaidiet mazliet un mājaslapa būs gatava. Nākamais solis, mēs varam pāriet uz mājaslapas administrācijas paneli vai izmantojot domēnu pāriet uz mājaslapu, gluži kā jebkurš cits klients.
Manā gadījumā es mājaslapu uzinstalēju uz demo domēnu, un jūsu gadījumā tas būs jūsu domēns. Mēs varam uzklikšķināt un paskatīties, kas tad teit ir sanācis. Nu, un sākumā ir kaut kāda tāda demo mājaslapa ar demo tekstiem, kurš tad laika gaitā jūs varēsiet pārtaisīt, pārrakstīt un tā tālāk. Šeit otra adrese, kā jau minēju, tas ir links, jeb saite uz administrācijas paneli, bet atcerieties, lai iekļūtu administrācijas panelī, vienmēr pēc jūsu domēna vajadzēs likt šķērsvītru, VP, domazīmi, admin, un tad uzklikšķinot jūs ievadīsiet lietotāju vārdu un paroli un nokļūsiet administrācijas panelī. Nu, lūk, šādi izskatās administrācijas panelis. Pirmais, ko jūs varat izdarīt, doties uz sadaļu settings un uzlikt latviešu valodu. Tad WordPress ir latviešu valodā. Tad atrodam uz L burtu latviešu valodu. Un šeit spiežam save, saglabāt izmaiņas. Un pēc saglabāšanas mēs redzam, ka mūsu panelis ir latviešu valodā. Iestādījumos, kur ir vispārīgi, mēs varam nosaukt savu mājaslapu vai ierakstīt domēnu, kaut kādu devīzi, kur tad redzēs arī Google meklētāji. Un kas tad mūs interesē? Mums interesē sadaļa izskats, un šeit ir tēmas. Tad ir WordPress, tas ir dzinējs, uz kura nosacīti var uzvilkt kažociņu. Vai, piemēram, mēs varam pievienot jaunu tēmu, jeb jaunu kažociņu, spiežam te pogu, un redzam, šeit jau ir vairāki varianti. Mēs varam paskrūlēt uz leju, uzklikšķināt, paskatīties, kas patīk, kas nepatīk. Nu, un, protams, teksti šie visi ir demo, un tos laika gaitā varēs nomainīt uz jūsu tekstiem. Pieņemsim, ja jūs nodarbojaties ar mēbeļu tirzniecību, tad šeit var pameklēt atbilstošu izskatu, ierakstot angļu valodā atslēgas vārdu. Es ierakstīju mēbeles un redzam, ka šeit jau tiek piedāvāti kaut kādi dažādi varianti. Nu, un ja kaut kas mums patīk, spiežam šo te zilo pogu, uzstādīt, notiek instalēšana, pēc kuras mums ir nepieciešams aktivizēt. Tiklīdz tēma jeb kažociņš ir aktivizēts, sistēma piedāvā uzstādīt papildus lietotnes, jeb šeit WordPressā to sauc par pluginiem, nu, kas veic dažādas papildus funkcijas, piemēram, interneta veikala izveidi, nu, un tad, ja vēlaties, te var spiest instalēt, ja, tad gluži kā mobilajā telefonā pievienot papildus lietotnes. Nu, un ko mēs varam šeit uzspiest, uzklikšķināt un atvērt mājaslapu, paskatīties, kā tā izskatās, un atkarībā no dizaina, tad te parasti augšā, ja jūs esat ielogojušies, ir tāda funkcija rediģēt lapu vai rediģēt vietni. Spiežam uz zīmuļa attēlu, tas būs visur šeit. Zīmulītis nozīmē rediģēt. Nu, lūk, mēs redzam šo starta lapu, kuru uzklikšķinot mēs varam ierakstīt savu kaut kādu nosaukumu. Tad varam arī izmainīt šeit bildi. Nu, mēģiniet intuitīvi saprast, ja tad klikšķinot var katru tekstu mainīt, bet ja kaut kas nesanāk, vai, teiksim, nav laika ar to nodarboties, tad jūs varat uzticēt šīs mājaslapas izveidi mums. Mēs, protams, izmantojam daudz profesionālākus dizaina elementus, veidnes, un, ja jums nav laika, tad griežaties pie mums droši, un mēs jums palīdzēsim un izveidosim profesionālu mājaslapu, kas lieliski izskatīsies gan mobilajā telefonā, gan arī citās ierīcēs. Nu ko, ja jums šis video likās noderīgs, spiediet like, varbūt komentārā uzrakstiet, kas sanāca, kas nesanāca, un, ja ir interese, tad uzrakstiet komentārā, vai jūs gribat papildus video par e-veikalu izveidi iekš WordPress sistēmas. Lai izdodas!